Labrīt, Latvija! Neesam slaucami, auni un liederīgi idioti naudas varai. Kāpēc es tik aizvainojuši runāju priekš tautas? Tāpēc, ka tā ir skalda patiesība, ka mūsu apātijas, vienaldzības un neticības no rīcības dēļ priekš naudas varas mēs tādi esam. Naudas vara no mūsu Latvijas ik gadu paņem miljardi. Mūsu skolotājiem, policistiem pietrūkst daži miljoni cilvēku cienīgai algai. Cilvēku cienīga pensija pietrūkst miljoni, bet naudas var paņemt no mūsu valsts miljardiem. Paņem mūsu pensiju fondi un atdod mums atpakaļ kā aizdevumu un paņem to kredītu procentus. Mēs maksājam par naudas varas ģeopolitiskām spēlītēm Ukrainā, kā mūsu valdība saka, ap miljardu. Vai vietējie Ukraiņi, pārvaldnieki, hazāri varētu schēmot 100 miljonus kukuļu schēmās? Vai patiešām mēs neesam liederīgi idioti, slaucam alnu? Taču saka, nevar izslaukt alnu. Tieši tāpēc es saku, slaucams alns, kā mums izdara kaut ko tādu, ka faktiski, ja mēs būtu latviešu strēlnieki, to neizdarītu. To var izdarīt tikai ar slaucamu alnu, kurš faktiski pieļauj to, ka 4. daļa ap 400 000 Latvijas iedzīvotāji dzīvo verga eksistencē. Bet ik gadu naudas varai, kredīti procentos, big farmas uzturēšanai, ieroču ražošanas kompānijas uzturēšanai mēs atdodam miljardus. Kas tad mēs esam, ja neliederīgi idioti, vai slaucam alni, kur piedalās šim demona krātīs spēlē? Es arī kādreiz biju šis liederīgais idiots, kurš piedalījās šim demona krātīs spēlēs un domāju, ka es varu spēju izmainīt. Bet tad es sapratu, ka mēs esam viens deputāts. Nelēma neko Saeimā. Tur ir vajadzīgs 51 deputāta atbalsts. Un tad, kad es biju parunājis ar deputātiem, viņi teica, jā, laba doma. Tad es teicu, balsot. Viņi teica, mums frakcija neatļauj. Neatļaujas frakcijas noslēpušiem un politiskām partijām noslēpušiem manipulātoriem. Tāpēc aicinu 14. maijā pamosties, celties rīcībai. Ik katrā ciemā, pagastā, novadā, zīmīgā vietā, noteiktā laikā parādām visai pasaulē, ka mēs esam vienotas tauti, ar kuru jārēķinās. Mēs ticam, mums izdosies. Latvija ir tavās rokās.